Tur tiešām ir tūkstošiem zivju tur lejā. Jā, paskaties uz viņa sarkano aci. Neticami, kas tas bija? Tas ir milzīgs oranžs molijs. Es vienu dabūju tajā mazajā caurulītē. Viņi ir sarkani, neticami. Es to negaidīju. Tas izskatās pēc maziņas dzeloņrajas. Tas ir traki, draugi. Tur ir tik daudz zivju. Ak, mans dievs! Mums ir viena. Čau, Fination! Laipni lūdzam atpakaļ vēl vienā lieliskā video, puiši. Šodien mēs ķeram foršas akvārijas zivis savvaļā. Manas mammas Tiki Hut akvārijiem. Šis ir ilgi gaidīts video. Jūs jau sen prasījāt šo. Mana mamma jau sen to ir prasījusi. Kā jūs zināt, manā mājā ir dīķi, akvārija visur, bet tas, kuram jūs visvairāk gribējāt, lai es dodos un noķeru zivis, ir manas mammas Tiki Hut akvārijas. Viņa ir ļoti skaidri pateikusi, ka vēlas foršas, krāsainas zivis savam akvārijam. Un šodien beidzot ir tā diena, kad mēs to darīsim. Vakar es faktiski pilnībā pārveidoju visu akvāriju un izveidoju to par skaistu, ar augiem apstādītu akvāriju. Es nekad neko tādu nebiju darījis, manuprāt, sanāca lieliski. Es nevaru sagaidīt, kad varēšu jums to parādīt. Un jā, šodien, kā jau teicu, mēs dosimies uz vienu no manām mīļākajām vietām un ķersim tetras un citas foršas zivis, ko ielikt akvārijā. Es domāju, ka tā ir labākā vieta, kur ķert zivis manai mammai, jo tur visas ir ļoti krāsainas, un es domāju, ka viņai tās ļoti patiks. Viņa gan gribētu diskus vai skalārus, bet pagaidām nezinu, kur tādas noķert. Tāpēc pagaidām mēs ķersim tetras un citas zivis. Tagad, draugi, tagad iesim apskatīt akvāriju, es jums parādīšu, kā tas izskatās šobrīd. Tas tiešām ir ļoti skaists, un tad mēs redzēsim manas mammas reakciju. Un tad es viņai pateikšu, ka iešu ķert zivis viņai, un jā, viņa būs sajūsmā. Cerams, ka viņai tas patiks. Un cerams, ka mēs noķersim viņai kādas tiešām foršas zivis, ko ielikt akvārijā. Sāksim! Mamma, beidzot ir pienācis laiks, tavs akvārijas ir gatavs. Viņa būs sajūsmā, viņa jau tik ilgi to ir prasījusi. Čūdī galvu uz zemu. Es tur galvu uz zemu. Labi, sākam. Labi, mam, tur acis ciet. Mēs to parādīsim. Vispirms parādīsim skatītājiem. Draugi, skatieties. 3, 2, 1, bums! Te ir jaunais Tiki Hut akvārijs. Es domāju, ka tieši šāda mana mamma ir vēlējusies. Saknes auga akvārijas, melna grunts, dzīvi augi visur. Izskatās lieliski. Izņēma visus zivis, pilnībā pārbūvēja to. Un te mums viss ir sagatavots, lai ieliktu kādas tiešām foršas zivis. Un jā, man šķiet, ka izstās lieliski. Pirmo reizi to daru, rakstiet komentāros, draugi, ko domājat, kā man sanāca. Labi, mam? Es esmu tik nervozs. Tagad gatavi? 3, 2, 1, lūk! Man tas ļoti patīk. Jā, tas ir tik skaisti. Tagad, labi, ko mēs darīsim tagad? Es došos uz vienu no savām vietām, kur mēs ķeram šīs krāsainās zivis, un es šodien ķeršu zivis. Nekādu neglītu zivi, draugi. Nekādu neglītu zivju. Tātad, draugi, mēs tūlīt dosimies uz to vietu un mēģināsim noķert kādas tiešām foršas zivis. Es centīšos no visas sirds, mam. Tātad dodamies uz vietu, paskatīsimies, ko varam noķert, un tad atradīsim tās atpakaļ uz šejien. Nospiediet patīk, lai mums veicas. Tiekamies tur, draugi. Labi, draugi, esam nonākuši līdz vietai. Tagad jūs droši vien atpazīstat šo vietu, jo mēs šeit esam uzņēmuši daudz video. Un tas ir tāpēc, ka šī vieta ir pilna ar zivīm. Viena no manām mīļākajām vietām. Tātad mēs esam šeit ar tīklu. Kad nākat šeit, jums jāņem tīkli ar mazām acīm, jo šīs zivis nav pašas lielākās. Tās ir tetras, gurami, šeit ir arī cits interesants zivis, bet lielākoties tās ir gurami un tetras, tieši tās mēs arī meklējam. Mums ir spainis visām zivīm, ko paturēsim, visām lietām, ko atrodam un gribam aizvest atpakaļ uz Tiki Hut akvāriju. Un šis te ir mūsu slepenais ierocis. Mums ir zivju slasts pilns ar maizi. Šīs zivis šeit vienkārši dievina maizi. Kā redzat, mēs tikko pienācām un tur apakšā burtiski ir tūkstošiem zivju. Es tiešām esmu sajūsmā sākt ķertās ar tīklu. Ūdens vienkārši plūst ārā, un es tur redzu tik daudz zivju, tāpēc mēs tūlīt ķersimies pie lietas, puiši. Mēs mazliet pamēģināsim ar tīklu, paskatīsimies, kur ir labākā vieta, kur ķeras zivis, tad mēs ieliksim mūsu zivju slazdu un cerēsim uz labāko, puiši. Sāksim, pirmais mēģinājums, puiši. Es mēģināšu tieši šeit, paskatīsimies, ko mēs dabūsim. Jā, pilnīgi jauns tīkls. Paskatīsimies. Vienkārši jāuzķer visas šīs. Un jācer uz labāko. Šajā ķērienā nekā nav. Mēs meklējam tikai krāsainas zivis. Mana mamma negrib nekādas neglītenes. Turpat ir daudz, vai arī vesels zivju bars. Tie ir ūdens kukaiņi. Tur ir tik daudz ūdens kukaiņu. Aiziet. Ak, Dievs, mums ir liels loms. Nāc, nāc. Kas tas ir, lūdzu? Lūdzu, pasaka, ka mums ir tetra vai kaut kas tam līdzīgs. Visi izskatās pēc oda zivtiņām, man šķiet. Tas gan ir labs rādītājs. Mēs noķērām daudz zivju ar to vienu mazo tīklu. Tas bija tieši pie ūdenskrituma, tāpēc domāju, ka šeit arī ir šīs zivis. Turpināsim mēģināt un paskatīsimies, vai varam noķert kaut ko interesantu. Tas bija pats lielākais loms. Lūdzu, pasaki man. Es viņu dabūju. Turpat bija tik daudz zivju. Paskatīsimies.
Un viņš, jā, pirmā tetra šodien. Skaties turpat, tā noteikti ir tetra. Skaties uz viņu sarkano aci. Tas ir tik foršs pagaidis. Skaties, cik viņš ir asins. Neesmu pārliecināts, kāda tieši suga. Zinu, ka esam viņu šeit jau noķēruši, bet tas ir tiešām foršs. Domāju, ka manai mammai viņš patiks. Viņam ir ļoti skaistas sarkanas acis. Tas ir tas, ko mēs meklējam. Labi, piepildīsim šo spaini. Pirmā zivs, ko šodien paturam. Labs sākums. Es tur redzēju tik daudz zivju. Labi, piepildām spaini. Tagad tetras ir bara zivis. Tātad, kad mēs noķeram vienu, noteikti turpat ir vēl daudz vairāk. Ak, Dievs, tajā vietā ir tik daudz moliju. Labi, aiziet. Vari to izdarīt, tetra? Domāju, ka es viņu dabūju. Tur ir ļoti daudz moliju. Mums noteikti kādas vajadzēja dabūt. Nu, kaut kas. Paskatīsimies. Paskaties uz to. Tas ir skaists kilīzivs. Tagad tas ir tas tēviņš, par kuru es runāju. Skaties, cik skaists viņš ir. Zilais un sarkanais. Zini ko? Mēs šo ieliksim spainī un pajautāsim mans mammas viedokli. Redzēsim, vai viņa gribēs to paturēt. Man šķiet, ka tas ir skaists. Neticam. Skaties turpat. Skaties. Tā, manuprāt, ir molija. Tā ir milzīga oranža molija. Ak, mans Dievs! Es redzēju molijas, bet tās nebija oranžas. Parasti tās ir tādās blāvās krāsās. Šī noteikti varētu iet tikai būdas akvārijā. Tātad mēs viņu paturēsim. Skaista molija, ieliekam spainī. Pagaidi, neticami, nāc šur. Es tiešām dabūju vienu. Es dabūju vienu tajā mazajā caurulītē. Paskaties uz to. Tur augšā bija molija. Jā, es viņu dabūju. Tur tiešām ir zivs iekšā. Šai patiesībā ir nedaudz oranžas un melnas krāsas. Redz, par to es runāju. Tātad šī droši vien ir normāls. Un varbūt tās oranžās sajaukuma mazulis. Tas ir tiešām foršs. Te ir dažādas krāsu variācijas. Mēs šo paturēsim un iemetīsim manā mini dīķī. Es domāju, ka viņš ir pārāk neglīts manai mammai. Bet viņš ir diezgan foršs. Viņš patiešām iznāc no tās caurules. Pasties, kā ūdens tur gāžās ārā. Nezinu, kur tas aizved, bet noteikti no turienes nāk foršas zivis. Labi. Es domāju, ka ir pienācis laiks uzlikt slazdu, puiši. Šī noteikti ir īstā vieta. Tagad, kamēr slazds nostāvēs, mēs iesim pa kanālu un pamēģināsim ar tīkliņu paskatīties, vai varam atrast tetru pulcēšanās vietu. Jo, kad atrod vienu tetru, tad tur būs arī visas pārējās. Tātad ieliekam šo slazdu ūdenī un tad izpētīsim pārējo šo strautu. Labi, ideāli. Mēs atgriezīsimies šeit pēc 3 stundām, pārbaudīsim zivju slazdu. Pašlaik izpētīsim strautu, paskatīsimies, ko vēl varam atrast. Mēs tikko nedaudz pagājām, un jūs varat redzēt, kur ir mūsu zivju slazds. Tas nav pārāk tālu, bet mēs esam nonākuši ļoti foršā vietā šajā strautā. Paskatieties. Šeit mēs sāksim ķert ar tīkliņu. Jūs redzat, tas ir tikai neliels strautiņš, un es domāju, ka tā varētu būt neliela tetra pulcēšanās vieta. Iesim tur lejā, pamēģināsim ar tīkliņu. Es tiešām redzu daudz zivi tieši šeit. Man bija taisnība. Labi, viņi gan tagad aizbēga zālēs. Tieši tur. Tieši tur. Nu, nāciet. Es viņam biju tieši virsū, puiši. Tur bija tik daudz zivi tieši tajā vietā. Kas tas bija? Vai tas bija viens? Es zinu, ka man noteikti bija jānoķer kaut kas. Tur, jā, labi, tas noteikti ir tetra. Paskatieties, puiši. Es nezinu, kāda tieši tā ir, bet tā ir tiešām skaista. Paskatieties uz svītru gar muguru. Ak, mans Dievs. Labi, es nevaru sagaidīt, ka to ielikšu akvārijā. Tai gandrīz ir rozā nokrāsa. Tur ir divas, jā. Mums tur ir divas tetras. Mēs tās ieliksim spainī. Paziņojiet man, ja jūs zinat, kādas tetras tās ir. Es esmu tiešām sajūsmā. Es nedomāju, ka esmu tās šeit iepriekš noķēris. Dievs, viņas te ir tik ātras. Tas bija viss. Nekas. Nāc. Jā, labi, atkal nekas. Ak, Dievs, skaties, viņi ir sarkani. Neticami, vai tu to redzēji? Tur bija kā miljons sarkanu zivi tieši tur. Viņas bija tik ātras, ceru, ka mēs to nofilmējām. Jā, neticami. Skaties uz šo. Nē, tur ir divas. Tur ir 3. Mēs noķērām visu baru. Jā, es nezinu, kas tās ir. Skaties, kādas krāsas. Tas ir tik perfekti. Tieši to mana mamma vēlās. Tur tiešām bija kā miljons. Tur ir vēl viena. Mums ir 4. Tas ir vienkārši neticami. Es nezinu, kādas tās ir par tetras sugām, bet noteikti tās ir tetras. Un tieši to mēs gribam. Ak, mans Dievs. Tās ir mans mīļākās zivis, ko esam šeit iepriekš noķēruši. Šīs mēs nekad neesam noķēruši. Es nezinu, kas tās ir, bet mēs tās ieliksim tajā spainī. Labi, draugi, lūdzu, komentējiet zemāk, ja zināt šīs zivs nosaukumu. Man tā ļoti patīk. Turpinam un paskatīsimies, ko vēl varam atrast. Ak, Dievs, tur viņas ir. Vai tu filmē? Viņas visas ir tieši šeit. Viņas visas ir tieši šeit. Nē, es tur kļūdījos. Tās bija viņas. Tā bija tā pati zivju bara, ko redzējām iepriekš. Jā, es nepaņēmu nevienu. Viņas ir aizmugurējā straumē. Viņas ir tur aizmugurē. Nu, nāc. Es domāju, ka es viņu dabūju. Es dabūju vēl. Jā, mēs viņu dabujām. Mēs viņu noteikti dabujām. Tur viņas ir. Jā, šī ir tiešām liela. Paskaties uz to. Viņas ir tik skaistas. Tur ir 2. Tā ir vēl viena no tām, ko mēs tikko noķērām pirms šīs. Un vēl viens sarkana un zila. Ak, Dievs, es esmu sajūsmā. Tas ir vienkārši neprātīgi. Labi, vēl 4, ko var paturēt. Tur viņas iet. Lūdzu, palīdziet man noteikt, kādas tās ir zivis, jo man tās ļoti patīk. Tās ir kā viena no manām mīļākajām zivīm, ko esam šeit noķēruši. Es burtiski eju pa kanālu ar savu tīklu ūdenī. Cerams, ka šādi noķeršu miljonu zivju. Šī ir jaunā stratēģija, puiši. Pamēģiniet mājās. Paskatieties uz šo. Es varu tā noiet visu kanālu. Ak, Dievs, tas ir smags.
Kas tas ir? Ak, mans dievs, es tur kaut ko ieraudzīju. Es domāju, mēs noteikti kaut ko tajā noķērām. Tas bija lielāks. Vēl vairāk kilī zivtiņa. Tieši tur. Skaties uz to. Ak, dievs. Jā, tā ir kalnu straumes loča. Tas izskatās pēc mazas dzeloņrajas. Ak, dievs. Jā, tieši to es gribēju, kad nācu šurp. Tas izskatītos tik labi tajā mazajā tikī būdiņas akvārijā. Skaties uz viņa mazo muti turpat. Viņš ir kā maza dzeloņraja. Labi, mēs viņu aiznesīsim atpakaļ uz Spaini. Tas ir tiešām labi. Tieši to es cerēju atrast. Tas bija mans galvenais mērķis. Skaties uz to mazo puisi. Viņš piesūcies pie mana īkšķa. Labi, lien Spainī. Tā, aiziet. Mums jau ir daudz foršu ziļu, bet es domāju, ka vajag vēl. Turpinām meklēt. Skaties, cik daudz zivju ir tajā iedobē turpat. Ak, mans dievs! Ak, mans dievs! Tur bija tik daudz zivju. Tas ir tik jautri. Es nekad neesmu šeit redzējis tik daudz zivju. Es domāju, tas ir no visa lietus, ūdens līmenis ir augstāks. Tur ir, jā, jaunas sugas. Labi, tā ir serpe tetra. Es pat zinu, kā šo sauc. Mēs šeit esam tās daudzreiz noķēruši. Tas ir tiešām forši. Tā ir serpe, skaista tetra. Viņš izskatīsies lieliski akvārijā, puiši. Tagad viss šīs zivs, ko mēs ķeram, izskatīsies daudz labāk, ka tās būs akvārijā. Tāpēc palieciet ar mums vēlāk šajā video, ka mēs tās visas ieliksim iekšā. Tās izskatīsies lieliski. Bet tā ir tiešām skaista tetra. Perfekts papildinājums. Viņš dodas Spainī. Labi, tā bija laba mazā piedzīvojuma daļa. Mēs dabījām daudz zivju. Mēs atklājām sarkanās un zilās tetras, bet tagad ejam atpakaļ pie mūsu slazda. Tas ir tieši tur lejā. Un mēs mazliet pasmaņam ar tīkliņu tajā apvidū. Esam pārliecināts, ka mūsu maize pievilināja daudz zivju. Es redzu tik daudz zivju slazdā. Ak, mans dievs! Es nevaru sagaidīt, kad pacelsim to un paskatīsimies, ko esam noķēruši. Pirms to daram, vēl mazliet pasmaņam ar tīkliņu. Es gribu pasmelt tajā tunelī. Redzi to tuneli? Es redzu zivs. Tur iekšā ir daudz zivju. Ak, tu dieniņ, paskaties uz to! Tas ir tik zils. Tas ir kā pārējie, tikai milzīgs. Kas tas ir? Tur noteikti ir vēl vairāk. Es redzēju tik daudz zivju iepeldam tajā caurulē. Es nezinu, kas tas ir. Jā, tā izskatās, nē. Es to nedrīkst izlaist no rokām, labi? Viņi abi ir sarkani un zili, bet tiem ir pilnīgi atšķirīgas formas. Tas ir tiešām forši. Tā ir skaista zivs. Labi? Ak, mans! Tas bija tu. Vienkārši ieliksim viņu Spainī. Lūk, draugs. Labi, paskatieties, puiši. Tieši pie slazda ir kāda pamesta zivju slazda. Man šķiet, mēs šo atradām pagājušajā reizē. Un tur, neticami, tur tiešām kaut kas ir iekšā. Paskatieties uz šo. Jūs jokojat? Es to negaidīju. Tas ir mazs, oranžs vāverzivs mazulis. Viņš vienkārši sēž tur iekšā. Nāc ārā. Es viņu dabūju. Cik mīļš. Mēs šeit esam viņus noķēruši tik daudz reižu iepriekš. Man šķiet, šī ir vienīgā vieta, kur mēs viņus ķeram. Viņam ir tikai viena spura arī. Viņš ir tik mīļš. Lūk, draugs. Mēs to uzliksim tur augšā pie mūsu mantām un pēc tam izmetīsim, jo tas nav labi ūdenim. Mēs negribam, lai kaut kas tur iesprūst. Man šķiet, ūdens blakts iekoda man dibenā. Tas dedzina. Nāc, jā. Jā, ak, Dievs, tu joko. Pasies, kādas krāsas tam zivī. Es nezinu, kā tās sauc. Mēs šāds esam šeit jau iepriekš noķēruši. Šīs ir kā viena no... Nē. Tas bija tu. Nespēlēsimies. Vienkārši liekam viņus Spainī, puiši. Mēs nedrīkstam zaudēt nevienu krāsainu zivi manai mammai. Es domāju, tas ir vienkārši brīnišķīgi. Paskatieties uz to sarkano un zeltano, izskatās kā... Es pat nezinu. Šīs ir vienas no manām mīļākajām zivīm, ko šeit ķer. Liekam viņus Spainī. Labi, zivs dievam šodien es svētīšu, puiši. Es nezinu, kas notiek, bet visas zvaigznes sakrīt. Mums tur ir tik daudz zivju, kas izskatīsies lieliski tikī būdas akvārijā. Bet kā jau teicu, puiši, lielais fināls ir zivju slazds. Mēs varam ķert ar tīkliņu, cik vien gribam. Mēs varam dzīties pakaļ šīm zivīm augšup un lejup upīti visu dienu. Un mēs gribam noķert tik daudz, cik varam ar zivju slazdiem. Tas ir tāpēc, ka viņas ir ļoti ātras, un es neesmu pietiekami veikls. Bet ar zivju slazdiem mēs viņus varam labi apmānīt. Un parasti tieši tur mēs noķeram daudz zivju. Tātad mūsu slazdi ir turpat. Mēs tūlīt iesim to pārbaudīt. Ir pagājušas apmēram 2 stundas. Jūs to neredzat, bet varat redzēt, cik ļoti esmu nosvīdis. Labi, šī diena ir bijusi smaga. Labi. Paskatīsimies. Es to palūkšu šurp. Tā, aiziet. Es to pacelšu. Lielais fināls. Ak, Dievs, jūs jokojat. Nāciet šurp, te ir tik daudz zivju. Neticami. Viņas visas ir tetras. Visas izstās pēc tetras. Paskatieties uz to. Tas ir neprātīgi, draugi. Tur ir tik daudz zivi. Skatieties, cik krāsaini. Labi, mums jāsāk šķirot šīs zivs. Skatieties, es pat nezinu, ar ko sākt. Labi, vēl viena sērpa tieši šeit. Šī ir milzīga. Skatieties, cik sarkan tā ir. Tā ir tiešām skaista. Šī ir iesprūdusi tīklā. Skaties, šī izstāsta, ka mēģināja ieiet slazdā un iesprūda. Vai viss kārtībā? Es viņu dabūju. Kas tas ir? Es nezinu, kas tas ir. Skaties uz to. Tam ir ļoti garš. Ko? Labi, viņš iet tieši Spainī. Tas ir tik forši. Izskatījās, ka viņš mēģināja tur iespraukties. Un viņš bija pārāk resns.
Skatieties uz šo, tas ir forši puiši. Mums ir viens no šiem, sarkanā un zilā zivs. Ir tik daudz zivis, skaties, viņas ir visur. Tā ir vēl viena tetra. Vēl viena suga arī, man liekas. Labi, viņš iet spainī. Labi, godīgi sakot, es domāju, ka mums vienkārši viss jāieber spainī. Tas ir traki, puiši. Šeit ir pārāk daudz zīvu, lai tās visas pārbaudītu. Es vienkārši paņemšu savu ārā, paskatieties. Skatieties uz šo. Es to darīšu uz spaini, lai neko nepazaudētu. Te ir zilā akara, Te ir zilā akara, te ir Kolumbijas tetrām, molijas, te ir vēl viena tāda pati. Ak, traki, tam visam bija jānotiek. Es domāju, pēc šī mūsu akvārijas izskatīsies lieliski. Ak, traki. Labi, tur ir killifish zivtiņa, mums viņa nevajag. Pasies uz visiem šiem puišiem, viņi visi ir tetras. Tas ir vienkārši traki. Labi, te ir arī daudz moliju un odu zivtiņu. Es mēģinu tās izlasīt ārā. Tās man nevajag. Es domāju, ka tas arī viss, puiši. Paskatieties uz šo. Šīs ir pēdējās foršās zivis. Ir vēl divas šīs sarkanās un zilās. Un šī izskatās pēc tetras, gan jau kāda tieši nezinu. Es domāju, ka tie burtiski ir kādi 50 ziri kopā. Lielākā daļa arī bija no slazda, kas ir trāki. Es jums teicu, slazda ir īstā vieta. Mēs vienkārši izlaidīsim pārējos atpakaļ visus parastos puišus. Tur viņi iet atpakaļ strautā. Paskaties uz to, tā ir tā lielā zilā. Man šķiet, mums bija divas tādas, neesmu pārliecināts. Es varētu ar jums visu dienu šķirot šo spainu un rādīt visas zivis, bet es domāju, ka mums vienkārši jābrauc mājās, jāielaiž tās akvārijā, un tad tiešām jūs parādītu to krāsas. Es tiešām esmu sajūsmā to redzēt. Tātad braucam mājās, ielaižam tās akvārijā, lai mēs tiešām varētu tās novērtēt. Un jā, mēs noteikti atgriezīsimies šeit, otrajai daļai, tikai būdas akvārija papildināšanas video. Mēģināsim noķert vēl dažas tetras, ko ielikt tur, kādas citas foršas zivis, bet jā, puiši, mēs dosimies prom un ieliksim šīs zivis akvārijā. Labi, puiši, mēs esam atgriežies manās mājās ar spaini pilnu ar labām zivīm. Man mamma vēl nav šeit, mēs viņai zivis vēl neesam parādījuši. Ko es darīšu? Es pielāgošu šīs zivis tikai būdas akvārijam, lai tās pierastu un būtu gatavs. Un tad mēs nāksim ārā, ieliksim tās akvārijā un redzēsim viņas reakciju. Tas būs traki, puiši. Mums ir tik daudz foršu zivju, līdz šim labākais loms šajā vietā. Tātad pielāgosim viņas un ieliksim akvārijā. Labi, puiši, zivis ir pielāgotas. Es tikko pateicu savai mammai nākt ārā. Viņa nāk tieši tagad. Es esmu tik satraukts. Vai tu esi gatava? Esmu gatavs. Viņas ir tepat spainī. Labi, es pateikšu vienu lietu. Šis bija labākais loms, kāds mums jebkad bijis šajā vietā. Tu joko? Nē, te ir daudz labu zivju. Mēs tās tūlīt ieliksim šeit. Labi, sākam. Pirmā sauja. Te ir tik daudz zivju. Ak, mans Dievs! Paskaties uz šīm tetrām. Ak, mans Dievs! Paskaties uz viņiem, dupsīt! Viņi ir tik forši. Tur ir tas lielais zilais tieši tur. Tagad viņu krāsas būs izbalējušas, viņi būs daudz gaišāki. Drīz, kad viņi pieradīs, viņi būs ļoti krāsaini. Tieši tādi, kādas mēs viņus noķērām. Ieliksim pārējos iekšā. Paskaties uz oranžo! Ak, mans Dievs! Nu aiziet! Jā, te viņi visi ir, paskaties uz viņiem. Ak, mans Dievs! Tātad mēs noķērām vienu no šiem puišiem. Viņi sēdēs uz dreifkoka, tīrīs aļģes. Mēs vienkārši viņus tur ieliksim. Lūk, viņš aiziet. Vēl vairāk tetru tieši tur. Akvārijā iekšā. Tieši šeit ir zilā akara. Paskaties uz to. Nē, paskaties uz šo sarkano. Jā, tas ir serpe. Lūk, viņi iet. Šis akvārijs tagad sāk dzīvot. Jūs patiešām varat redzēt, ka te ir 3 skalārijas. Tie ir pirmie zivtiņas, ko mēs šeit ielikām. Pirms devāmies ārā viņus ķert, jo es zinu, ka manai mammai patīk viņas skalārijas. Viņas ir arī šeit. Paskaties uz šo. Te ir mazais oranžais vēzis. Cik tas ir mīlīgs? Ak, mans Dievs, viņš ir tik dārgs. Kā mēs viņu nosauksim, draugi? Ierakstiet komentāros zemāk. Vārds oranžajam vēzim. Daudz zilu un sarkanu tetru. Redzat tās? Es nekad iepriekš tādas neesmu noķēris. Tur viņas iet. Paskaties uz šo. Šim ir tiešām garas spuras. Skaties uz šo. Es pat nezinu, kas tas ir. Paskaties uz viņu. Viņam ir tiešām garas spuras. Draugi, tās ir visas zivis, ko šodien noķērām. Tas ir daudz zivju vienam mazam lomam. Tik daudz noķērām zivju slazdā. Mam, kā tev patīk? Man ļoti patīk. Mēs atgriezīsimies pēc dienas un pastāstīsim, kā viņiem klājas, jo es zinu, ka pēc dienas visas šīs zivis jutīsies ērti, peldēs apkārt un būs ļoti krāsainas. Jūs to redzēsiet. Tiekamies pēc 24 stundām. Labi, draugi, nākamā diena ir pagājušas pilnas 24 stundas. Tagad ir rīts. Es vienkārši pārbaudu visus savus dīķus un akvārijas. Tagad esam pie plēsīgo zivju dīķa. Drīz dosimies apskatīt tiki būdiņas akvāriju un paskatīsimies, kā zivīm klājās. Bet vispirms man vajadzēja sasveicināties ar saviem lielajiem kaķiem. Paskatieties uz to. Jūs patiešām varat redzēt milzīgo ripšo samstru lejā. Ak, mans Dievs, šie radījumi kļūst milzīgi. Labi, puiši, mēs tagad ejam pie akvārija. Izskatās tik labi, kristāli dzidrs. Paskatieties uz zivīm. Paskatieties uz visām tetras zivīm, kas pulcējās ap saknēm. Tieši to es vēlējos. Ak, mans Dievs, tās izstāsta tik labi. Tur ir zilā akāra, tur ir mūsu 3 skalārijas.
Viņas ir tik foršas, sērpe tetras, Kolumbijas tetras. Viņas izskatās tik lieliski. Neesmu pārliecināts, kur ir tās mazās sarkanās un zilās. Iespējams, viņas slēpjās aizmugurē. Nu tā ir tiešām skaisti. Tur augšā ir molī, tur ir tetra. Man šķiet, ka visas zivis jūtās ļoti labi. Viņas šeit izskatās lieliski, kristāli dzidrs ūdens. Un jā, es nevaru sagaidīt, ka varēšu noķert vēl vairāk, jo noteikti vajag vēl nedaudz. Nu, tas bija vienkārši traki, puiši. Man ļoti patīk tetras, man patīk tā vieta. Ja jūs vēlaties redzēt otro daļu, kur es to daru vēlreiz, varbūt citā vietā, ierakstiet komentāros un dodiet man ziņu. Bet, ja jums patīk šis video, lūdzu nospiediet patīk, abonējiet zemāk. Tiekamies nākamajā reizē. Uz redzēšanos!